Es nāku no ģimenes, kur ir tētis un mamma, un man vēl vecākais brālis. Man sauc Dainis, man ir 30 gadi, un šobrīd esmu Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs, un arī kalpoju kustībā Īsta mīlestība gaida. Bet mana mamma, pēc kādu 4 gadiem, kad mans brālis piedzima, ļoti gribēja puiku. Kad mana mamma palika stāvoklī, viņa 4 mēnešus slēpa savu grūtniecību, jo bija liels spiediens no apkārtējiem, ka viņi varētu taisīt abortu, jo otrais bērns nebija vēlams un finansiāli apstākļu dēļ būtu ļoti grūti otro bērnu uzturēt. Un es gribu pateikties savai mammai par to, ka viņa man saglabāja, ka viņa izvēlējās par manu dzīvību, un es pateicos arī, ka mans tēvs pieņēma un rūpējās, jo viņš savā bērnībā bija bieži vien sūtīts pie internātiem dzīvot, bet es varēju dzīvot savu tēvu mātes mājās kopā ar savu brāli. Es zinu, mamma, ka es nevienmēr esmu bijis pateicīgs, bet es tev ļoti pateicos, ka tu saglabāji man dzīvību un ļauj man nākt pasaulē.